cilvēkiem ir jānodrošina vai nu maize, jeb izprieces. Un es gribu parunāt par valsts drošību. Diemžēl vārds izsūtīšana skanēja. 80 vai 90% no šiem cilvēkiem ir pensijas vecumā. Es tiešām uzskatu, ka visi šie cilvēki varēja iemācīties latviešu valodu. Latgalē, Daugavpils, vēl kaut kādas vietas. Viņu ir jāsoda, jāliek cietumā. Neēstiekat, nedariet pāri bērniem, sievietēm un sirmgalviem. Senā Romā bija tāds teiciens: cilvēkiem ir jānodrošina vai nu maize, jeb izprieces. Un ļoti bieži šīs izprieces notika Kolizejā, kur gladiatori viens otru nogalināja. Bija daudz asinis, un pūlis gavilēja tikai tāpēc, ka tajā laikā tā bija izklaide. Un viņi aizmirsa to, ka viņi nav paēduši. Un ļoti bieži mēs redzam arī šodien, ka laikā, kad mēs nevaram atrisināt problēmas, samazināt elektroenerģijas tarifus, laikā, kad mēs nevaram atrisināt problēmas ar bankām, kur mūsu kredīta procenti ir visaugstākie visā Eiropā, laikā, kad cilvēki brauc prom no valsts, mēs ļoti bieži radam kaut kādus mākslīgus jautājumus, kuros mēs mēģinām uzkurināt kaut kādu sabiedrības daļu, jeb savu elektorātu, lai viņi sekotu un redzētu, kā tur politiķi strādā. Bet šoreiz par lietas būtību. Es gribu teikt paldies apvienotajam sarakstam, Vienotībai par to, ka jūs esat konstruktīvi izvērtējuši šo konkrēto jautājumu. Un es negribu neko pārmest Nacionālajai apvienībai, jo tā vienmēr ir bijis. Ka Nacionālā apvienība, TBLNK, viņi vienmēr bija tie cilvēki, kas bija tā kā sarksuņi, cīnījās par tām vislatviskākajām interesēm. Un pēc būtības tas ir paldies, ka viņi ir, jo ļoti bieži tie, kas sēž varbūt citā flangā, kaut ko palaiž garām. Bet būtība šodien ir kāda. Tad, kad šis jautājums tika skatīts iepriekš, tad daudzi deputāti vienkārši nobalsoja, kā tas ir arī pareizi bijis, par konkrēto jautājumu, pat nesaprastam par visām konsekvencēm. Un tad, kad mēs Pilsonības un imigrācijas lietu komisijā izskatījām šo jautājumu, un Līdeks kungs, kurš vada šo komisiju, tad, diemžēl, vārds izsūtīšana skanēja. Bet tā bija tāda teorija un viss. Un tad pēc kāda laika Līdeks kungs teica, ka, diemžēl, izskatās, ka tik un tik tūkstoši cilvēku septembrī varētu saņemt pavēstes par izsūtīšanu. Labi tas vai slikti, likums pareizs vai nepareizs, par to šodien es nevēlos runāt. Es vēlos runāt par kaut ko citu. Ka šeit no šīs tribīnes, arī no Nacionālās apvienības puses, ir izskanējis vairāk kārtīgi vārds valsts drošība. Un es gribu parunāt par valsts drošību. Jo, redziet, Latvija ir bijusi okupēta valsts. Latvija ir bijusi daļa no Padomju Savienības. Mēs esam bijuši okupēti no Padomju Savienības puses, un tikai 90. gadu sākumā mēs atguvām neatkarību. Bet realitāte ir tāda, ka es esmu dzimis 70. gadā. Es piedzīvoju 20 gadus no manas dzīves to veco sistēmu. Jaunieši, kas ir jaunāki, viņi nav dzīvojuši Padomju Savienībā. Bet es zinu to, ka tur bija atbraukuši cilvēki no citām Padomju Savienības republikām. Pēc tam viņiem dzima bērni. Cik es atceros, ka 90. gadu sākumā mērķis bija dabūt ārā virsniekus, tātad militāru personas, kas šeit atradās. Un tas lielā mērā tika sasniegts, armija tika izvesta. Tagad, kad jau ir 2023. gads, tad pēkšņi parādās šis jautājums. Vairāk nekā 30 gadi ir pagājuši, un mēs runājam par drošību. Par drošību, tad, kad šeit Saeimā runāja 90. gadu sākumā, tas bija patiešām drošības jautājums. Padomju armija bija jādabū ārā no Latvijas. Viņa mūs apdraudēja. Tagad mēs runājam par tiem
dažiem tūkstošiem, vai tie ir 5, 6, 10, cik tad ir tie tūkstoši cilvēki palikuši. Bet kād mums informēja Pilsonības komisijā speciālisti, ka 80 vai 90% no šiem cilvēkiem ir pensijas vecumā. Es neticu, ka valsts drošību apdraud šodien pensionāri, vai mēs tiešām esam tie, kuri uzskata, ka viņi ir teroristi vai kā savādāk viņi var apdraudēt. Es runāju no cilvēciskā faktora. Ir cilvēki, kas 70 gados kāpj kalnos, nodarbojas ar sportu, viņiem ir laba veselība, bet ir tādi, kas 60, 65, 70 gados knapi pārvietojās, viņiem ir problēmas. Un tā ir bijis. Es tagad vienkārši skatos, tātad 65 gadi ir pensijas vecums. Es teikšu tā, es tiešām uzskatu, ka visi šie cilvēki varēja iemācīties latviešu valodu. Nezinu, kāpēc viņi nemācījās, bet viņi varēja iemācīties, un te es solidarizējos ar Nacionālo apvienību. Bet kāpēc viņi neiemācījās? Realitāte ir tāda, ka Latvijā ir vietas, kur dzīvo cilvēki savā vidē, piemēram, Latgalē, Daugavpils, vēl kaut kādas vietas, kur vairāk ir krievalodīgie nekā latvieši. Tā ir viņu vide. Un latvieši ir mazākumā. Tepat tās aizbrauksim uz Bolderāju vai kādu citu mikrorajonu. Tā ir sanāca, ka koncentrācija ar krievalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem ir lielāka. Un viņi varēja dzīvot, viņi varēja strādāt. Viņi nevarēja būt valsts pārvaldē, bet kaut kādu darbu viņi darījuši šos 30 gadus. Viņi strādājuši šeit, nodokļus maksājuši. Viņu bērni, mazbērni, lielākā daļa ir Latvijas pilsoņi. Ja tiešām teiktu, ka kāds no tiem ir noziedznieks, terorists, es teikšu tā, drošības struktūrām, valsts policijai, drošības dienestam, sābam ir jārīkojās. Ik viens valsts noziedznieks, jeb cilvēks, kas ir pret valsti, viņu ir jāsoda, jāliek cietumā, vai kā savādāk, atbilstoši likumam. Bet tas, ka cilvēks savas vainas pēc, es vēlreiz saku, es neaizstāvu nevienu, kas nav iemācījies latviešu valodu. To var iemācīties ļoti ātri, ja grib. Bet, diemžēl, tā ir sanācis. Bet tā drošība jau sastāv no kā? Ja mēs sāksim izsūtīt šos pensionārus, bet viņu bērni, mazbērni ir pilsoņi. Tā būs, es uzskatu, tur var rasties daudz lielāka valsts apdraudēšana, jo šie bērni un mazbērni, viņi jutīs, ka kaut kas nelabs notiek. Un viņi nevar tai vecmāmiņai vai vectētiņam tagad teikt, iemācies ātri to valodu. Viņš māk runāt, bet rakstīt viņš nemāk. Un viņiem, diemžēl, nāksies ar šo kaiti sadzīvot visu atlikušo laiku. Pēc būtības es teikšu tā. Ja mēs būtu noteikuši nevis 75 gadus, jo mums vidējais dzīves ilgums pat nav 75 gadi. Tātad, ja mēs pateiktu, ka pensijas vecumā mēs neaiztiekam šos cilvēkus, bet, kā teica Nacionālā apvienība, ja viņi apdraud Latvijas drošību individuāli, tad lūdzu, tā ir cita lieta, likumi jāievēro, tad tos var represēt atbilstoši likumam. Aizturēt, arestēt, izsūtīt, bet ja viņš vienkārši dzīvo savā Daugavpilī vai Bolderājā un vienkārši pieskata savus mazbērnus, kāpēc mēs viņus mēģināsim iznīcināt? Realitāte tāda, ka cilvēki, piemēram, tiem, kam tagad ir 70 gadi, viņam bija tajā laikā ap 40. Varēja iemācīties valodu, bet neiemācījās. Bet, ja jau reiz mēs neizsūtījām viņus 90. gadā kopā ar militāru personu, ko mēs cilvēkus sirmgalvi saistīsim? Ir tas teiciens, neaiztiekat, nedariet pāri bērniem, sievietēm un sirmgalviem. Un es šodien vienkārši vēlos teikt, ka neaiztiekam tos sirmgalvis. Ļaujam viņiem mierīgi nodzīvot pēdējās dienas, nedēļas, gadus, kas viņiem ir atlikuši šajā dzīvē, un nomirt, lai viņus var apglabāt tajos dzimtas kapos, jo viņiem radinieki dzīvi ir šeit. Bet, ja kāds starp viņiem ir noziedznieks, tad lai drošības struktūras darbojas. Es domāju, ka tas būtu pareizi. Un, kā es saku, es nemēģinu tagad uzrunāt Nacionālo apvienību, viņiem jādara savs darbs, viņiem savs elektorāts.
Bet visiem pārējiem es teiktu, ka mēģināsim būt cilvēki un rīkoties cilvēcīgi un vienkārši padomāt, kā būtu, ja mūsu ģimenē arī tāda traģēdija būtu, ka kāds kādu no vecvecākiem pēkšņi gribētu sūtīt ārā. Es domāju, ka šoreiz šis kompromiss ir jāmeklē. Tas, ka tagad atliek uz 2 gadi, es teiktu tā, ka tas nav īsti pareizs kompromiss. Es domāju, ka pareizākais būtu ļoti vienkārši noteikt, ka pensijas vecumā neegzaminējam cilvēkus. Neegzaminējam cilvēku. Viņiem tāpatās būs problēmas sadzīvot ar to, ka viņi nespēja līdz galam tur komunicēt. Viņiem jau ir problēmas, bet liekam viņus mierā. Bet tie, kas nav pensionāri, lai kārto tagad, kaut vai nevajag 2 gadus viņiem dot. Tie, kas nav pensijas vecumā, dodam, tā kā teica, gads, piemēram. Tas būtu tāds saprātīgs kompromiss. Un tā kā es vienkārši gribu teikt paldies tiem, kas ar izpratni skatās uz šīm lietām. Un es domāju, ja mēs atgriežamies pie šī jautājuma, izejot no valsts drošības šī aspekta, nešķelt šīs ģimenes, tas viennozīmīgi būs pareizāks lēmums valsts drošībai. Jo kas to lai zina, kā rīkosies tie viņu bērni un mazbērni, kas tiešām būs dusmīgi uz šo valsti. Jā, būs tādi, kas aizbrauks kopā ar saviem vecvecākiem. Būs tādi, kas gribēs saviem pāridarītājiem atriepties. Tā kā es domāju, ka šoreiz tiešām domāsim par drošību un mēģināsim tiešām rīkoties valstiski. Paldies!